Man ir jautājums, kā jūs domājat, vai Latvija var saražot sev nepieciešamo elektroenerģiju? O kā jūs to ziniet? Televīzorā nepārtraukt stāst, ka mēs importējam 30% no patērētās elektroenerģijas un kad mums viņas trūkst un to stāsta tur Melnis un tam līdzīgi. Jā, nu tātad šeit slaids viņu maz var redzēt, bet mēs varam redzēt, ka mums ir teci, tur jauda. Pilnīgi pietiek tikai ar teciem, respektīvi termoelektrocentrālēm, lai gandrīz nosektu pat pīķa patēriņu, tad, ka viņš ir maksimums. Nu, es nezinu, augstā ziemas vakarā, pašā vakarā, ka visi atnāk mājā, ieslēdz sildītājs, ieslēdz teikans un tam līdzīgi. Bet mums, protams, ir arī hesi un tam līdzīgi. Iemesls, kāpēc mēs elektroenerģiju importējam, tas ir vienkārši, ja tā var teikt, tas vienkārši lētāk. Tad, kad tur Zviedrijā pūš vējš vai Lietuvā pūš vējš, mums vienkārši atpūš vēja enerģiju pa velti. Viņiem tur ir zaudējumi, bet mums ir ļoti jauki, mēs dabujam kaut ko pa brīvu un tikai tāpēc. Un tad, kad Somijā nesen, starp Igauniju un Somiju tur pārbrauc tas kuģis ar Krievu apkalpu un ar Enkuru sarāvu kabeli, vārdsakot, tur pārtrūka daļa elektroenerģijas pārnese uz Igauniju, tad, kas notika, vienkārši Latvenergo ieslēdz teci jaudas un šo problēmu atrisināja. Tā cena bišķīt pakāpās, bet viņi bija tāda, kāda viņi ir. Nākamo lūdzu slaidu. Laikam bija tā pultiņa, es varēju paņemt pacīt. Tā. Tad ir otrs mīts. Ministri un tā tālāk stāsta, ka atjaunojamā enerģija ir lētāka un ka mēs visi dzīvosim lētāk, maksāsim mazāk rēķinus. Un tas arī mīts, ko mums stāsta, tas neatbilst patiesībai, jo viscaur pasaulē, tur, kur attīst atjaunīgo enerģiju, piemēram, šis slaids parāda, ka jo vairāk tu investē tieši tur kilovatus vai megavatus uz vienu cilvēku, jo šī elektroenerģija paliek. Viņi ir vienkārši dārgāki tajās valstīs, jo vairāk mēs liekam sauli un vēju, jo dārgāk kopumā ir šī elektroenerģija. Un es jums arī pastāstīšu, kāpēc tā ir. Piemēram, šeit mēs redzam, ka trešajā rindā tur ir Dānija un pirmajā vietā ir Vācija. Tur ir visdārgākā elektroenerģija Eiropā. Un Dānija, tas ir vēja enerģētikas pionieris. Tur nāk vislielākās kompānijas, viņi iegūst apmēram 60% no visas elektroenerģijas, viņi iegūst no vēja. Un šajā valstī tātad elektroenerģija viena no dārgākām. Vācija ir otrs pionieris, kura praktiski ilgus gadus investē tur vismaz 10 miljardus gadā un būvē šos te vēja torņus. Un Amerikā ir ļoti līdzīgi. Tā kā elektroenerģija ir Kalifornijā, un Kalifornijā viņi ir 2 reizes dārgāk nekā viņi ir jebkur citur vidēji Amerikā. Un tur vēl ir tāda likumsakarība, kurš tad atbalsta šos te zaļo enerģētiku, tie pamatā tā ir Demokrātu partija, tie tā sauktie zilie štati, jo zilā krāsa apzīmē Demokrātu partiju, tad tur, kur valda šie cilvēki, kas līdzīgi kā Latvijā, mums te ir progresīvie un citi zaļie, tur, kur valda šīs te partijas, kas aicina uz šo te utopiju, tur tā elektroenerģija vienkārši dārgāk. Tie ir fakti. Tie ir tie mīti, pa kuriem mums stāsta. Un tur pat ir vairākas tās analīzes veikts, es to neesmu izdomājis. Viņi tiešām ir konstatējuši, ka tā tas ir. Ja tev politika ir orientēta uz zaļo enerģētiku, uz šo te, es teiktu, ekonomisku utopiju, tad tu vienkārši maksā vairāk. Un šeit ir citāts, ko teica Dānijas centrālā banka. Tātad, jūs zināt, centrālās bankas atbild par cenu stabilitāti. Tas ir viņu mandāts. Viņiem ir pienākums rūpēties par to, ka cenas ir stabilas, bet tas arī nozīmē par to, ka viņiem ir jābrīdina par apstākļiem, kas novedīs pie inflācijas. Un viņi saka tā, ja jūs turpināsiet likt šitos propellerus, tur jau viņiem, es saku, 60-70% jau nāk no vēja enerģētikas, tad vienkārši rēķinieties, ka cenas būs svārstīgākas un kopumā elektroenerģija būs dārgāka. Tad tas nav nekāds izdomājums, tas ir pilnīgi oficiāls citāts.
Nu, un tur viņi ir uzzīmējuši arī dažādas scenārijas. Viņi saka, ziniet, ja nākamgad laiks būs slikts, nu vēja būs maz, tad tā elektroenerģija tur maksās 2 reizes vairāk nekā tagad. Nu, ja gadījumā būs ļoti labs laika apstākļi, nu, tad viņi tur maksās varbūt bišķīt lētāk. Respektīvi, tā ir tā neprognozējumība un nestabilitāte, ar ko mums ir jārēķinās, ja mēs būvējam atjaunīgos energoresursus. Nu jā, un te var redzēt pēc krāsām, jo tumšāk krāsas Eiropā, jo lielākas elektroenerģijas cenas, un mēs redzam, ka visdārgākās viņas ir, tur ir Vācija, un, nu jā, un Dānija, protams. Nu, un šis ir tāds kungs, viņu sauc Dans Stens Olsons. Viņš ir ļoti bagāts cilvēks, viņam pieder akcijas, viņš ir lielākais faktiski vējparka investors Zviedrijā. Un viņš ir skaidri un gaiši pateicis, ka vēja enerģijas modelis viņš vienkārši nestrādā. Un tas iemesls ļoti vienkāršs. Tāpēc, ka tanī brīdī, kad pūš vējš, tad negribi ražo pilnīgi visi. Nu, visi propeleri griežās. Un tas nozīmē, ka ir pārprodukcija un tirgū šī cena ir 0. Viņš saka, mēs vējparka biznesu, viņš kā tāds ir neizdevīgs. Un tas nozīmē otru lietu, ka viņš pastāv tikai pamatā no subsīdijām, un tās subsīdijas jau nāk no mūsu kabatām. Tā ir valsts nauda. Un Zviedrijā vispār tā pieredze tāda, ka pēdējos 7 gadus vēja industrija strādā kopumā ar zaudējumiem, 500 miljoniem, un es atļāvos sociālos tīklos pajokot, ka nu, Latvijā vēl iet ļoti labi, jo Latvijā, piemēram, Latvenergo meitas uzņēmums, kas ir tikai uzsācis tur to izpēti un vidas izpēti un taisās ieguldīt 1,5 miljārdu eiro, viņi pagaidām neko nav uzbūvējuši, un tāpēc viņi zaudējums ir tikai 1 miljons gadā. Nu, respektīvi, viņi nopirkuši savu mašīnas, maksā savu labus algus, viņiem vispār viss ir ļoti labi. Bet labāk, lai viņi tad ar tām algām sēž un nebūvē neko. Jā, nu un tad ir tas paradoks, kāpēc tā ir, ja, teiksim, tie saules paneļi taču paliek daudz lētāki, un mēs varam tad ražot ar vien lētāk un lētāk, kāpēc ir tā, ka, nu, ceļās tās cenas. Un Forbes bija publicējis šādu rakstu, kur mēģināja atbildēt šo jautājumu, nu, kāpēc tas tā ir. Jo, piemēram, atjaunojumi energoresursi, nu, teiksim, vēja turbīna cenas nav kritušās, viņas šobrīd pat ir pakāpušās, bet no to pašu saules paneļu cenas viņas ir būtiski nokritušās, varbūt pat 10 reizes. Nu, tad kāpēc auga cena patērētājiem? Nu, un šeit ir tāda bilde, viņi ir uzņemti pie grobiņas, tur var redzēt tādu smagu, lielu zārku, nu, viņš ir, nu, tiešām ļoti liels. Tur var redzēt, tur šausmīgi daudz tie riteņi apakšā. Tā ir ļoti smaga ierīce, tas saucās sinhronais kompensators, viņš viens maksā 40 miljonus, Latvijā tāda ir uzlikta veseli 3. Un, teiksim, ja jūs iegūstat elektrību no teciem, tad jums šitāda lieta nevajag. Tad jums šāda lieta nevajag, bet tad, ja jums ir, piemēram, saules enerģija vai vēja enerģija, tad šādas lietas vajag, un tas ir piemērs, ka jums ir jāinvestē nauda sadales tīklos. Un tas savukārt nozīmē to, ka ceļās sadales tarifi. Nesen pacēlās sadales tarifi, tas ir tieši tāpēc daļēji, ka tiek investēts sadales tīklos, lai viņi tiktu galā ar šo nestabilo enerģiju. Jo iedomājieties, kas notiek, nu tagad tas propellers griežās, vējš ir, pēc sekundes viņa nav. Un tad pazūd tīklā ģenerācija, jums tur ir iesprausts jūsu televizors, jums tur jānodrošina 50 Hz, tur viss tāda smalka sistēma. Nu, kādam tas viss ir jānobalansē. Nu, un tad šie te sinhronie kompensatori, viņi darbojas tā, ka tas ir ļoti smags motors, es jau teicu, 300 tonnas. Viņš griežās, un tad brīdī, kad pazūd elektroenerģijas ražošana, tad viņš sāk tā kā lēnām bremzēties, ja, un strādā kā ģenerators un tā kā piešpricē klāt to elektroenerģiju. Un tādā veidā stabilizē tīklu. Un teciem to visu nevajag, jo tec turbīnas, gāzes turbīnas, viņas jau ir smagas, viņas griežās, viņas to dara paši pa sevi automātiski. Un jums ir vajadzīgs, teiksim, tajā gadījumā jums šādas lietas nav vajadzīgas. Tā, nu te ir kaut kas par kopējām investīcijām, bet es atbildēšu to jautājumu, kāpēc tā elektroenerģijas cena patiesībā kļūst dārgāka. Un iemesls ļoti vienkārši.
Jūs nevarat saražot elektroenerģiju. Ja mums, piemēram, tagad saka, ka mums vajag to drošības iemeslu dēļ Latvijā vajag šos te propellers, tad nekāda drošība jau tur nav, jo viņi paši pa sevi, vai nu viņi griežās, vai negriežās, vairāk, mazāk, cilvēki tāpatās patērē to elektroenerģiju. Tev paralēli šīm te vēja turbīnām vienmēr ir jātur rezervē tec jaudas. Gāzes turbīnas, tās mūsu tradicionālās. Tad faktiski, ja teci paši par sevi var nodrošināt visu elektroenerģiju, un viņam palīdzību nevajag, tad gadījumā, ja jūs liekat šo vēja enerģētiku, tad jums vajag paralēli uzlikt paralēlās ģenerējušās jaudas, tad faktiski apmaksāt divas sistēmas. Un pašiem tiem vēja parku īpašniekiem, protams, problēmas nav, un viņi pārdod tirgu, pa cik viņiem tur sanāk, bet kādam ir jāmaksā par to, ka jums tur stāvēs vienmēr rezervētas tecis, viņu iedarbinās neefektīvā režīmā, jo viņu nevis ieslēdz, viņš strādā un visu laiku ražo, bet viņu nāksies raustīt. Ja? Tad ieslēgt, izslēgt, viņš strādās mazāku laiku, un tas palielina. Un tieši tāpēc, ka jums šīs nepieciešams divas sistēmas, tā elektroenerģijas cena kopumā patērētājiem, viņa arī aug, un fakti arī liecina, ka viņa arī ir augstāka. Un trešais iemesls, kāpēc aug, ko es jau minēju par sinhroniem kompensatoriem, ka jums ir jāinvestē sadales tīklos. Tāpēc mums tie tarifi izauga te nesen un bija liela brēka, bet neko tur izdarīt nevar, jo šitījās lietās ir jāinvestē. Un jūs vienkārši sākat maksāt nevis to elektroenerģijas cenu tikai, kas ir tirgu, bet daudziem rēķinos, piemēram, tā sadales maksa, viņi pieaugusi tik daudz, ka viņi bieži pārsniedz to elektroenerģijas cenu. Un tad nobeidzot par plāniem, ja te figurē kaut kā 31 miljards, tagad tā summa ir vēl izaugusi. Neskatoties uz visu to, ka mēs runājam pa mītiem, faktiski mūsu tagad klimata enerģētikas ministrija turpina virzīt šo te utopiju. Viņi saka, ka mums augšot elektroenerģijas patēriņš nākotnē, un tāpēc vienīgais, kur viņi taisās investēt naudu, ir vēja parkos. Ja? Tas ir tikpat absurdi, cik tas izklausās, tāpēc, ka, ja tev vajag šīs divas sistēmas, gan tecus, gan vēju paralēli, bet tu taisies būvēt tikai šo te vēja enerģētiku un ieguldīt tur naudu, kuras īstenībā nav. Lai šo te naudu kaut kur dabūtu, tur daļa varbūt nāks no privātiem investoriem, bet lielākā daļa jāņem no budžeta. Un budžetā viņi jau zina, ka tur ir caurums. Tur tās naudas vienkārši nav šobrīd. Un to atzīst, tur ir tāda fiskālās disciplīnas padome, un viņi jau ir pateikuši, ka tur jau līdz 30. gadam pietrūks tur kaut kāda, man liekas, 7 vai 8 miljardi. Tas ir aptuveni tas pats, kas pietrūkst Rail Baltica būvniecībai. Naudas nav un viss. Un kādā veidā viņi plāno to risināt? Viņi ceļ, piemēram, akcijas. Katru gadu pa 3 centiem, tas, ko jūs varbūt dzirdējuši, jo, ja tu necel nodokļus, un šajā gadījumā tie nodokļi jāceļ kopumā par 20 vai 30%, lai šito lietu apmaksātu, jo no pašreizējiem nodokļiem to samaksāt nevar. Lūk, tā ir tāda īsa ekonomisks ieskats. Ir šī enerģētikas stratēģija Latvijā, ko es pieminēju, tā ir līdz 50 gadam, tur ir paredzēts tiešām ieguldīt, faktiski kopumā sanāk vismaz 3 Rail Baltics. Jūs zināt, Rail Baltica šausmīgi dārgs projekts, naudas nav, viņš tūlīt, buksē apstāsies, bet šai lietai vēl vajag 3 Rail Baltics. Bet tā ir arī labā ziņa, jo šīs naudas nebūs. Viņas nebūs. Un līdz ar to es domāju, paldies, jā. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojies sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu kopā!